Kā zināt, ka esi iemīlējies pa īstam? Vai jūsu dzīve no melnbaltas filmas ir pārvērtusies krāsainā kino, kur nekas, kas notiek jums apkārt, nespēj jūs apbēdināt un ietekmēt? Sajūta, ka jūs dzīvojat filmā, kurā būs ne tikai romantisks sākums, bet arī beigas. Jūs droši vien pat nepievēršat īpaši daudz uzmanības šim sižetam. Bet vajadzētu, jo tieši mēs jums palīdzēsim izvērtēt, vai esat iemīlējies pa īstam. Agrīnie simptomi. Pirmajā iemīlēšanās posmā jūs gribēsiet uzzināt visu par savu partneri. Ko viņa domā, kas liek viņai smieties. Jūs jūtaties slikti, kad viņa jūtas slikti. Jūs vēlaties viņu uzmundrināt. Jūs nespējat atcerēties, kas jums vispār varēja patikt jūsu bijušajā partnerī. Riski. A. Ja esat patiesi iemīlējies, jūsu un jūsu līdzcilvēku drošība ir apdraudēta. B. Uzmanieties. Jūs riskējat kļūt nespējīgs paveikt visvienkāršākos uzdevumus. Jūs nespēsiet koncentrēties nevienam uzdevumam. C. Kad būsiet šķirti no partnera, nespēsiet pārtraukt domāt par viņu. Viņa ieskries jūsu prātā bez jebkāda redzama iemesla. D. Neviens nav perfekts, un jūs esat pamanījusi sava partnera dīvainības, bet tās jūs sajūsmina un uzjautrina. Vai tas turpināsies, vai jūtas ar laiku nezudīs? Nevienam nav iespējams pareģot nākotni, bet tu vari sev uzdot dažus būtiskus jautājumus. Vai tu vari atļauties būt tu pats, esot kopā ar viņu? Vai jums nav nepieciešams pārbaudīt viņa uzticību? Vai viņš joprojām tevi mīl, kad tu jūties slikti? Vai viņa liek tev justies labi? Ja vairums atbilžu ir jā, tad tā izklausās pēc īstas mīlestības.